gadsimtā to pašu pateica novelists, un tādā garā un tā joprojām īstenībā, jebkurš nobriedis cilvēks kaut kādā savā dzīves posmā nonāk pie šīs atziņas. Maza bērna to varbūt nesaprot, pusauģi noteikti to nevēlas saprast, bet es vēlreiz atkārtoju, jebkurš nobriedis prāts pie šīs atziņas kādreiz nonāk. To varētu ilustēt sekojuši. Ir cilvēki, kuri domā, ka, ja es to vienreiz pasaku, tas ievēro pa vienu ausu un izlido ko otru ārā. Labāk mēs atceramies kaut ko mēs esam kādreiz redzējuši. Vēl labāk, ja mēs viņu esam piedzīvojuši paši. Tāpēc dažkārt reklāmai ir liels spēks. Tas ir tāpēc, ka cilvēks ļoti emocionāli uztver vēstījumu. Un ja šis vēstījums ir gana skaidrs, uzrunājošs, mēs to kaut kādā veidā ņemam vērā. Šeit es nekomentēšu šo filmu. Es domāju, viņiem visiem tāpat ir skaidrs šī vēstījuma mērķis, teiksim tā. Un tad mēs nonākam pie tā, ka ir šis konkurss koordinātori. Kā es jau minēju, tad devīze ir tīra Latvijas ākstāvā galvā. Doma rada rīcību. Un šeit es gribu teikt to, ka ļoti svarīgi ir izvērtēt savas domas, protams, jo no tās veidojas rīcība un veidojas noteikti ieradumi. Piemērs. Sakiet, lūdzu, cik no jums ir autovadītāja tiesības? Jā. Vai jūs šīs tiesības ieguvāt pietiekami agrā jaunībā, tad, kad jums vēl nebija ģimenes? Jā? Vai jūs visi piesprādzējāties? Vai bija tāda, kas nepiesprādzējās? Es pieņemšu, nē. Es godīgi atzīšos, tad, kad man bija pirmā mašīna, es nepiesprādzējos, jo tas nebija forši, tas nebija cool, kā tagad saka, jā? Nu, kā es, neviens no maniem čomiem nepiesprādzējos, un es tagad piesprādzēšos, jā? Bet tajā brīdī, kad es kļuvu par tēvi, man nebija izvēles. Nu, kā es nepiesprādzēšos, kā es savam bērnam iemācīšu, kas ir pareizi. Es sāku piesprādzēties, es sāku darīt lietas, kuras līdz tam man nebija svarīgas. Tāpēc, ka ne tikai ar savu personīgo piemēru mēs tam bērnam varam kaut ko iemācīt. Un, ja jūs domājat, ka bērns neklausās, viņš nezina, viņš nesaprot, viņš ir pārāk mazs, viņš ir pārāk nepieredzējis. Bērns saprot, un ļoti labi. Un jūs būsiet izbrīnīti, ka pieņemsim lietas, ko jūs bērnam kādreiz esat teicis. Paiet kaut kāds gads, 2-5, jūs pamanāt, ka viņš to dara. Lai gan tajā brīdī šķiet, ka viņš to nav dzirdējis, vai viņš nesaprot. Viņš to dara, viņš to stāst arī pārējiem. Tieši ar to savu piemēru jūs daudz ko mainīt, ne tikai savā dzīvē, bet savu apkārtējo cilvēku dzīvē. Šeit es gribu uztaisīt nelielu pauzi savas. Es paturpināšu tādu domu, kur ieradumiem. Es jums gribu izstāstīt, iekāms es iešu uz savu tēmu, kā iedvesmot sevi. Es jums gribu izstāstīt vienu, manuprāt, pietiekami iedvesmojošu stāstu iz dzīves. Man liekas, ka patiesi stāsti atstāja vislabāko iespēju uz cilvēku, uz viņam domām un vēlāko rīcību. Vismaz man tā ir tad, kad es skatos kaut kādu filmu, un es redzu, ka šī filma ir balstīta uz patiesiem notikumiem, viņi man uzrunā daudz spēcīgāk nekā vienkārši scenārijas, kas nopilnēts. Nu, lūk, stāsts ir par to, kāds no jums, droši vien, ja ik viens no jums ir redzējis, kā izskatās New York, vismaz kā viņa debesis krāpja un tādas lietas. Un ir kaut kāds 80. gadu filmas, kur parāda New Yorku kā diezgan nomācošu vietu, kur ir grafiti, kur ir netīrs, kur ir daudz dažādu minoritāšu pārstāvju, kas uzbūvē no dažādiem storiem un tā tālāk un tā joprojām. Es arī biju New Yorkā 90. gadu sākumā, un tās
Izjūtas varbūt nebija pārāk patīkams, un pēc tam es biju 90. gada beigās, un es pamanīju milzīgu atšķirību. Un tajā brīdī es neko nesapratu, vienkārši pēkšņi es ienāku autobustā un skatu Šuberts. Ņujorkas autobustā, tur parasti pilns ar dažādiem degradētiem elementiem jāgrāk, un es nesapratu, kāpēc Šuberts. Viņi teica ļoti elementāri, tiem cilvēkiem nepatīk Šuberts, viņi šeit neuzklās. Vai Mozarts, viņam ir iemesls. Un līdz ar to, tur tajā autobustā ļoti patīkami uzturēties visiem pāriem normāliem cilvēkiem, kam tur bija jāuzklās. Un pēc tam es izlasīju vienu interesantu grāmatu, ir tāds amerikāņu rakstnieks Malcolms Gladwells, viņam ir tāda grāmata Tipping Point. Un tajā grāmatā ir ļoti labi aprakstīts, kā Ņujorka 10 gadu laikā no absolūti degradētas pilsētas kļūst par drošāko pilsētu ASV. Un tas notika tā. Nebija atkāp tātad. Tas notika tā, ka 80. gada vidū metro Amerikā, Ņujorkā metro sava policija. Nomainījās šis metro policijas šefs, teiksim tā. Un viņš uzsāka sekojošu lietu. Viņš teica tā, lai es varētu kaut ko mainīt, es neķeršos lielajiem noziegumiem klāt, jo tas ir pierādījies, ka tas nav efektīvi. Man ir jāsūta signāls šai pilsētai, ka šai pilsētai būs kārtība. Un šis signāls būs sekojošs. Es palaidīšu jaunu tīru vilcienu metro, un tie, kas viņu apģērbās veselīs, es viņu nelaidīšu tālāk, kamēr viņš atkal nebūs tīrs vilciens. Viņš būs sakopts ar visiem logiem, stikliem, sēdekļiem un tā tālāk. Un tā arī bija. Viņš palaida jaunu tīru vilcienu metros sistēmā, vakar pusē atnāk tur kaut kas izdauzīts vai saplēsts un tādā garā. Viņš atkal visu salabo un atkal palaiž viņu. Un tā viņš izdarīja ar katru nākamo vilcienu. Tie puiši, kas gribēja zīmēt grafiti, viņiem bija tā, ka viņi nevar to grafiti uzpūst uzreiz. Tas ir zināmā mērā mākslas darbs. Viņiem ir jākrāso vairākas reizes pat. Vienu dienu viņi uzkrāso baltu krāsu, otru dienu viņi uzkrāso burtus, jo tam visam ir jānožūst. Viņš pagaidīja, kamēr viņi tur 3 dienas ņēmās ar to grafitiem, pēc tam viņš to vilcienu pārkrāso vai notīrīja. Un viņš ņēmās tik tālu, ka tie huļigāni saprata, ka nav vairs to darīt, tāpēc, ka viss, ko viņi dara, viņi ķēpā zīmē, viss tiek salabots kārtībā. Un īstenībā tas, ko viņš darīja, nebija tikai vienkārši šo vilcienu atjaunošana ierastajā kārtībā. Viņš sūtīja signālu, ka šī ir mana pilsēta, un šajā pilsētā būs kārtība. Iedomājieties gadījumu. Mēs ejam, šeit tīrs ir, vai tas būtu mežs vai iela. Es nometīšu papīru gabalu. Es nometu papīru gabalu. Tas papīru gabals ir atvērts stundu, 1, 2. Ja viņš netiek novākts, kas notiek pēc tam? Kāds cilvēks nāk, izkast. Es nometu vēl kaut ko. Un tādā veidā veidojas tās izkastas, tās izgāstos. Tāpēc, ka nevienam tas nevar. Tas ir signāls, ka drīkst mest. Tas psiholoģijas saucas saplēskā stikla sindroms. Ja mēs izsitam kādai mājai stiklu, šis stikls netiek iestiklots, tas ir signāls apkārtējiem, ka to var darīt, to var demolēt. Turpinot stāstu par Ņujorku. Ar tiem vilcieniem tas nebeidzās, tas bija tikai sākums. Nākamais, ko viņi darīja, viņi sāka, viņi ietērpa policistus privātās drēbēs, un viņi sāka arestēt visus bezbiļetniekus. Jo līdz tam bija kā visi tie lielām ķēdēm, nažiem, pistolēm, viņiem viņš neiespēja biļeti, vai ne? Viņi lec pāri tādām turniketām, viņi bija baigi krūtī, un viņi par biļetēm nemaksāja. Un viņi, tie slepeni policisti, sāka arestēt visus bezbiļetniekus, pieķēdēt viņus ar roku dzelžiem pie apmaksas un turēt kādu pusstundu, kamēr atbrauc policijas savāk viņus. Līdz ar to visi viņus redzēja. Protams, var teikt, jā, tur katram bezbiļetniekam tur vajag
iesākt kriminālu lietu, tur vēl kaut ko. Viņi to diezgan operatīvi atrisināja. Viņi paņēma vienu autobusu, pārtaisīja par ceļojošu policijas iecirkni, faks aparātiem, pirkstu nospiedumu tām visām ierīcēm. Un viņi tos visus noziedzniekus, bezbiļetniekus ļoti ātri spēja stundas laikā apskatāt. Viņi atklāja, ka tas cilvēks, kas ir braucis bez biļetes, ka viņš ir bijis tiesāts, vai viņš ir bijis kaut ko zadis un tā tālāk un tā joprojām. Un viņi daudz kādus bandītus izķēra ļoti ātri. Tie bandīti nav stulbi. Viņi saprata to, ka pirmkārt jāpērk biļeti, otrkārt nedrīkst ņemt līdzi ieroci, nedrīkst ņemt līdzi narkotikas. Līdz ar to veidojās zināma kultūra, ka biļetes jāpērk visiem, ka metro jāuzvedas labi, jo tas viss viņiem maksā. Un tad 90. gadā, principā pat 3-4 gadiem, Ņujorkas metro notika fantastiska metamorfoze. No degradētas vidas tā kļuva par brīvzīmīgu vietu. 90. gadā par Ņujorkas mēru kļuva Giuliani, republikāns. Un viņš teica, es gribu to metro policijas priekšnieku, Ņujorkas policijas priekšnieku. Un tad viņi darīja Ņujorkā to pašu. Un viņi nemēģināja izskaust uzreiz slepkavības vai izvarošanas. Viņi sākā ar mazām vietām. Cilvēks, kas nomet papīrīti uz ielas, $400. Čurā pie ēkas sienas $600 ar naudu. Un viņi ļoti ātri izapstēja, tā var teikt. To pilsētu tādā veidā, ka viņi saprata, ka jebkura tāda sīka darbība, viņi veido ievedumus, kas bojā kultūru. Domāšanas kultūras. Un tādā veidā tie ievedumi tika mainīti. Protams, mums te nav Ņujorka, mēs varam teikt. Bet daudz kas no tā, principā, būtu izmantojums arī šeit. Tagad mazliet tā, kur man būs. Tā bija tāda atkārtot. Tagad, satvainojos, priekšu. Tātad nākamais, ko es gribēju ātri izstāstīt, iedvesmot sevi, jo mēs te runājam par koordinātoru konkursu, jo jums principā vajag kaut kādā veidā tomēr sevi arī iedvesmot. Jāuzrunā, jāieraksta video uzrunā, protams, bet es jums tagad stāstu kaut ko, jūs varbūt atcerēsieties, varbūt nē, bet parasti tā ir kāds darīšana aizvērst, ieraudzīt varbūt tās sapīstas šīs prezentācijas. Un šeit es gribu uzreiz oponēt visiem, kas domā, es neesmu radošs. Radošs ir pilnīgi ik viens cilvēks. Tāpēc, ka mēs visi piedzimstam radoši. Varat iedomāties kaut vienu bērnu, kurš nav radošs. Viņi visi ir. Mēs visi esam. Tikai mēs tie rutīnā varbūt esam aizmirsuši vai kaut kādā veidā atstājuši novārtu un tā tālāk. Pieņemsim cilvēks saka, es neesmu rakstnieks, es to nevaru uzrakstīt. Bet vai tu kādreiz kaut ko esi mēģinājis uzrakstīt? Padomā par to. Tikai caur darīšanu mēs kaut ko reāli varam izdarīt, iemācīties un iet uz priekšu. Un tagad es jums atklāšu nelielu virtuvi, teiksim tā, reklāmistu virtuvi. Kā notiek ideja ražošana? To es esmu ilustrējis, protams, ar šiem dzīves pavadieniem un tā tālāk. Protams, ka primitīvi mēs varētu teikt, ka radošums ir spēja domāt par informāciju savādāk. Bet nereti ir bijis tā, ka pareizā ideja, pareizā atbilde neienāk prātā jebkuram cilvēkam. Ņūtonam trāpīja ābols pa galvu. Viņš atklāja pirmo gravitācijas likumu. Bet, ja šis ābols būtu uzskatīts kādam citam, viņš to nebūtu atklājis. Tikai Ņūtons to var atklāt, jo viņam vienkārši viņš par to bija domāts līdz tam visu laiku. Un ar idejām ir tā, jūs domājat par kaut kādu tēmu, vai problēmu, kas jums jāatrisina, jūs domājat, jūs arī neko varbūt nevarat te brīdi izdomāt. Bet jums ir tiešām jādomā par to kādu laiku, lai jūs smadzenes sāktu darboties tajā virzienā. Un tad jums vajag atslāpināties, jums vajag domāt par kaut ko citu, izējiet tā un pastaigājieties. Izveidiniet galvu tādā garā un tā joprojām. Un tajā mirklī varbūt
jūsu ideja, par ko jūs domājat, vai problēma, viņa iegūst citu svaigu vēl, un jūs ieraudzīsiet kaut kādu pilnīgi savādāku lietu vai parādību, kas savienojumā šo jūsu ideju vai problēmu jums piedāvās īsto risinājumu. Lai to ilustrētu, būtībā radošana vai ideju ģenerēšana ilustrēt sekojuši ir divu veidu informācijas. Ļoti dažādas informācijas, vai būtu savstarpēji nesavietojamas informācijas. Tā rezultātā būtu šī ideja. Vēl primitīvāk var teikt, ka informācija numur 1 varētu būt kāda svešā ideja, informācija numur 2 vēl sveša ideja. Bet savienot šīs svešās idejas, veidojas jūsu ideja. Tas var būt ļoti oriģināli. Pieņemsim tāda slavena persona kā Gutenbergs, kas izgudroja grāmatas piešanas ierīci. Viņš to izdomāja, apvienojot monētas pieskari un vinu presi. Tās abas lietas tur jau bija, bet tikai viņam ienāca prātā tāpēc. Tāpat kā paglabāt, mēs bieži vien mēģinām teikt to, ka vai ko no es izcietu izgudrots. Šo frāzi ir teikuši daudzi cilvēki daudzos gadsimtos, daudzos kontinentos, viss izgudrots. Bet realitāte ir tāda, ka jaunie produkti tiek izgudrot no jauna. Taču, mēs esam apskatījuši ļoti ātri, kādā veidā idejas tiek izstrādāts, bet tagad mēģināsim šo radošumu novirzīt pareizajā gultnē. Pieņemsim, ja mēs gribētu to visu novirzīt virzienā, nāc uz Lielo talku 20. aprīlī. Būtībā tā ir komunikācija. Un ja mēs vienkārši pasakām, nāc uz Lielo talku 20. aprīlī, tā nav nec oriģināla, nec varbūt īpaši radoša, tā ir lieta, ko tā kā visi zina, dzirdēt atkal no gadu uz gadu. Īstenībā komunikācija ir svarīga. Mēs paņemam lietu, kas cilvēkiem ir atpazīstama, ir zināma, un mēģinām viņu parādīt neparastā veidā. Ja mēs vienkārši parādīsim buldozeru, kas rīkojas, pateiksim, izgāstu, viņš to dara, tas buldozers, bet tad mēs parādām pasaku par princesu uz zirņa un mēģinām šo pasaku tēlu ielikt. Izgāstuvē, tas viss, šī komunikācija iegūst pilnīgi citu kontekstu. Tad mēs varam pateikt, ka pasakājums dzīvesveids izmaksā ļoti dārgi. Tā ir viens no veidiem, kā nokomunicēt to ziņu tā, lai viņu pamanītu. Tātad, lai veidot šo oriģinālo komunikāciju, jūsu ziņu vispirms vajag izdomāt, ko es gribu pateikt. Un tad jāatrod piemērotākais veids, kā šo ziņu nokomunicēt. Ir pavisam 7 veidi, kā to izdarīt. Pirmais no tiem sauc advokāts. Advokāti tipi 4. Jūs izdomājat cilvēku, kuram ir pieredze, kurš stāsta kaut ko iz savas dzīves, iz savas pieredzes. Es esmu bijis uz Lielo talku, tā ir laba lieta, es to daru tādēļ, kā, un tādā garām tā joprojām. Šī ziņa būs ticama, tāpēc, ka to ir izdarījis cilvēks, kas to ir izdarījis. Tā ziņa būs autentiska. Otra lieta, jūsu ziņu var nokomunicēt speciālisti. LNT, kas nu pat aizgāja, ir speciālisti šajā jomā. Viņi var pateikt, jā, mēs zinām, ko mēs runājam, līdz ar to jūsu ziņa būs ticama. Nākamais veids ir jebkura mēroga slavenība. Varbūt jums pagastā ir labs skolotājs, bioloģijas skolotājs, cienījums cilvēks, kura viedokļi ieklausās. Varbūt ieklausās vairāk nekā jūsu viedokļi. Jā, tas jau koordinātors. Mēs jau zinām, katru gadu viņš par to runā. Bet ja par to runā kāda vietēja slavenība, ne politiskas slavenība, bet autoritāte, morālā autoritāte, tad šajā viedoklī ieklausīsies vairāk. Un, protams, ir vēl pēdējais veids, kas varbūt visradikālākais, ir tas, ka pasākumu atbilstoši talismāns. Un tam nav obligāti jābūt cukuru, tas ir pietiekami dārgs. Bet, ja jūsu pašvaldībā ir cilvēki, kas ir gatavi entuziastiski bērni, kuri ir gatavi iesaistīties, dodiet viņam šo iespēju. Otrs ziņas veids, kā nokomunicēt ziņu, ir efektivitātes
demonstrējumus. Jūs esat redzējuši pulveri, pieņemsim, head and shoulders, parastais šampūns, galva tiek mazgāta ar parasto šampūnu, lauksnes palīja, tad head and shoulders, lauksnā. Būtībā šo pašu principu mēs varam attiecināt arī uz zaļo domāšanu, uz lielo telpu. Tādā veidā, ka mēs runājam par to, vai tu baro auto, vai tu brauc ar velosipēdu, un tādā veidā tu dedzini savas kalorijas un taupi savu naudu. Trešais paņēmiens ir problēma risinājums. Šeit droši var dramatizēt, ja mēs varam attēlot Latviju saplacinātas ūdens formā un parādīt, ka, teiksim, šo pudekli nogādāju vai attiecīgai konteinerā vai neatstājot uz ielas, mēs padaram šo Latviju zaļāku. Mēs tādā veidā sūtam signālu, tu vari neiet uz lielo telpu, bet tā ir tava zeme. Un tu sūti signālu pārējiem, ka tu neļaus nevienam piemēst. Ļoti spēcīgs komunikācijas veids ir analoģija. Ja jūs varat atrast labu bildi, un tagad mūsdienās labas bildes atrast nav grūti, visi, kas izmanto draugiem, Facebook, sociālos tīklus, cilvēkiem patīk dabīties saķīšiem, visādākas sporšām, smieklīgām bildēm un tā tālāk un tā joprojām. Es šīs bildes tieši Facebook arī paņēmu. Viņas jau tur ir. Tikai jums vajag viņas ielikt attiecīgajā kontekstā un parādīt to cilvēkiem, lai viņi to redz un varbūt arī padomā. Nākamais piektais veids ir aģurāvība. Parādīt kaut ko, kas ir savādāks, kam cilvēki var pievērst uzmanību. Šajā gadījumā cilvēks, kas mēģina iestādīt mēnesi. Radošu pieeju. Jā. Tādu radošo pieeju mēs varam izmantot, teiksim, atrodot labu piemērotu attēlu un uzliekot emocionālu parakstu. Šajā gadījumā neceru, ka piemēram brīdis, kad pati sāks lasīt savus attēlus. Ļoti iedarbīgs veids ir stāstis dzīves. Ja jūs pamanāt kaut ko, kas cilvēks varētu aizķert, uzrunāt. Pieņemsim, šī ziņa ir paņemta no Twitter. Ļoti panīga zīme par to, ka, teiksim, ir cilvēki, kas klausās un viņiem nav vienalga. Pat ja kāds skolnieks tā nevērīgi pateica, ka Brīvdabas muzejs tur nekas īpaši nav, mēs liekam manīt sabiedrībai par to, ka mums nav vienalga. Un šī bilde viņa Twitterī tika skatīta ļoti daudz reizes. Tas gan it kā bija tā kā nevērtīgs joks, bet ja mēs viņu pareizi izmantojam, mēs varam sasniegt arī to auditoru, kurai tagad šķietam bija vienalga. Varat stāstīt dažādas gadījumus. Šajā brīdī, tā kā mēs runājam, koordinātoru konkursu sakarā, visi līdzekļi ir labi. Jūs varat pateikt tā, ka ja tu piemēstoties tādā veidā, godāsim ikvienu, kas tā turpmāk darīs mums par 7 dažādu komunikāciju pasniegšanas veidi. Kā iedvesmot citus? Šis varbūt ir salīdzinoši vienkāršāks veids, jo ir tikai 5 veidi, no kuriem, es domāju, zinām ir vismaz 4. Pirmais ir tāds personīgs piemērs. Tas ir ārkārtīgi iedarbīgs. Nav svarīgi, ko cilvēki saka, bet ja viņi redzēs, ka jūs paši nedarat to, ko jūs sludināt, tad viņi jums neticēs. Otrs variants ir dalīties personīgajā pieredzē. Ikvienam no jums šī pieredze ir, cik es saprotu, tikai 20 koordinātori piedalās pirmoreiz, pārējiem šī pieredze ir. Un šī ir ļoti vērtīga pieredze. Dalieties, jums noteikti ir kāda stāsta, kas spējas aizraut arī pārējos. Komunicējot, ir svarīgi, ka jūs prastu runāt ar cilvēkiem, nedarboties ar pieņēmumu. Viņi jau zina, viņi jau sapratīs. Viņi neatceras, viņi paši tāpat vien nesapratīs. Ar cilvēkiem ir jārunā tā, lai viņi sapratīs.
saprast, ielieciet sevi viņu vietā. Cilvēki neko īpaši cenšas neatcerēties, viņi mēģina sevi neapgrūtināt ar kaut kādām svešām problēmām, runājot ar viņu. Iesaistīt apkārtējos. Es saprotu, ka iesaistīšana nav viegli padarīšana, bet skolēni, ja viņus pareizi uzrunā, viņi labprāt iesaistās. Pie tam tādās šķietami dumjās lietās, varbūt tas pat vēl labāk. Bet, ja tas rezultāts būs tāds, ka viņi aizdomāsies par zināmām lietām, jo labāk iesaistīt būs. Un pēdējais veids ir, manuprāt, vissvarīgākais, tas ir entuziasms. Es jums aizsūtīšu arī Kristapu šo prezentāciju. Vienkārši pat labāk neskatīsimies to video. Bet stāsts ir sekojuši. Viena ASV koncerta laikā Krievijas koncerts tas bija. Bija viens puisis, kas vienkārši dejoja tur savā nodabā. Pārējais skatījās to koncertu, skatījās uz rīpat un domāja, dejoja. Tā viņš dejoja. Kaut kas nav kārtībā. Pagāja 3 minūtes, viņam pievienojas viens puisis. Tā kā pievienojas otrs, drīz vien pievienojas trešais, pēc 3 minūtēm dejoja viss pūlis. Entuziasms ir infekcija. Neviens nespēja turēties pret entuziasmu. Neviens. Ja kādam mirdz acis, tad viņš spējas pārējos, bet viņš nekad neaizrās, viņš būs tikai viens pats. Mēģiniet atrast entuziasmus. Viņi noteikti uz pašvaldībā ir 1, 2. Pietiks ar 2, lai aizrās pārējos. Bet viņš šādi entuziasti jāatrod. Vislabāk, ja entuziasti esat jūs paši, protams, bet labāk būties atrast sekotājs sev, jo viens nav karotājs. Ja būsiet viens, uz jums skatīsies kā uz mazu īpatni, jums jāatrod sekotāji. Un es gribu nobeigt savu daļu ar to, ka domāt ir ārkārtīgi svarīgi, bet domas vien nekad nespējas paveikt to, kas ir jādara. Tāpēc, ka cilvēks domās kurā gadījumā un rīkosies kurā gadījumā. Bet ir svarīgi, lai mūsu domas tiktu virzītas noteiktā virzienā, jābūt kaut kādam mērķim. Šorīt, braucot uz darbu Latvijas radio, es dzirdēju sižetu no Prēļiem par to, kā cilvēki sūdzas par to, ka tuvojas pašvaldību vēlēšanas, ka tur pilsēta joprojām ir izdarbiņāta un tādā garām tā joprojām. Latvijas radio žurnālists intervē cilvēkus uz vietas. Ļoti interesants sarunās bija. Cilvēks tika nointervēt 3 cilvēki. Jauns puisis, kurš teica, ka jābūt tur jauniešiem daudz darba nav, tāpēc viņš brauc uz Rīgu. Viena sieviete teica, dzīve iet uz augšu. Mēs strādājam, darbs ir izkārtībā. Un tad bija tikai nointervēts viens ierēvis vīrietis. Nē, viss vēl ir garām padomu laikā, viss ir labāk un tā. Saprotiet, tā ir mentalitāte, tā ir domāšana. Ja cilvēks domā, ka no viņa nekas nav atkarīgs, ja ka viss izdarīs visu viņa vietā, tad, protams, tā dzīve nekad nebeigsies. Tikai paņemot kaut ko savās rokās un izdarot paceļot to pirmo papīrīti, neļaujot, lai tur beidojas kaut kāda iznāksta. Mēs izņemsim vāles no mūsu pretinieku rokām, un mēs panāksim to, ka Latvija būs zaļākā valsts pasaulē. Par to, kā runāt ar video, kam viņa Latvija nevistāstīja. Es vēl tikai gribēju pateikt to, ka tas materiāls, ko es jums arī izsūtīšu, to ir sponsorējis uzņēmums Unilever, kas pārstāv Tēju Saga, Tēju visai ģimenei. Saga ir sagatavos dažādas balvas tiem koordinatoriem, kas piedalās konkursā. Viņas ir pietiekami labas, es nešaubos, ka Kristaps ir teicis, ka balvas ir visnotaļ labas šajā konkursā. Un es tomēr iedrošinātu visus piedalīties šajā pasākumā. Plus ir tas, ko jūs varat visiem pateikt cilvēkiem, kuri piedalīsies lielā talkā, ka būs iespēja laimēt ceļot uz Legolandu visai ģimenei. Tikai atnāk uz talku. Nekas nav jāpēta, tikai jāatnāk uz talku.
Vispār.